Somijas galvaspilsēta Helsinki šajā rītā ietinusies tik biezā miglas segā, ka šķiet to var teju sataustīt. Atrodoties uz Somijas krasta apsardzes kuģa Turva klāja, sejā sitas vējš un gaisā jūtama jūras smarža. Esam ieradušies vērot paraugu demonstrējumu, kura laikā Somijas robežsardzes īpaša uzdevuma vienība ar laivu pietuvosies kuģim un vēlāk arī uzkāps uz tā klāja, lai pārņemtu kontroli pār kuģi. Alternatīvi tas izdarāms arī no gaisa, ar helikoptera palīdzību, taču šoreiz tam par šķērsli ir sliktā redzamība. Taču vienā vai otrā veidā tikt iespējams uz jebkura kuģa klāja. Somijas robežsardzes specvienība uzkāpa uz šī kuģa izmantojot kāpnes. Viņi ar savu laivu pietuvojoties kuģim spēja ar kāpņu palīdzību dabūt puišus uz klāja. Un tad viņi pietuvojās komandu tiltiņam un pārņēma kuģa kontroli. Tas var izrādīties būtiski gadījumos, ja nepieciešama iejaukšanās, piemēram, aizturot kādu tā dēvēto ēnu flotes kuģi, ja ir aizdomas par noziedzīgu darbību veikšanu. To nācies darīt arī salīdzinoši nesen. Par incidentu ar Eagle S ir bijis daudz ziņu. To paveica Somijas robežsardze sadarbībā ar Somijas policiju. Somu līča krasta apsardze šogad vēstīja, ka novērots to kuģu skaita pieaugums, kas pārvietojas līcī bez automātiskās identifikācijas sistēmām, kas parāda to atrašanās vietu. Šī sistēma parasti tiek izmantota kopā ar radaru iekārtām, lai novērstu sadursmes. Šīs tehnoloģijas ļauj arī uzraudzīt kuģu kustību. Krievijas jūrspēki visu laiku darbojas Baltijas jūrā, toskat Somu līcī. Balstoties uz mūsu novērojumiem, varam teikt, ka pēdējā gada laikā viņi ir pastiprinājuši savu patrulēšanas aktivitāti. Somu līcis ir salīdzinoši šaurs, stāsta Simola, skaidrojot, ka nelielajā starptautisko ūdeņu teritorijā ir intensīva jūras satiksme, un pēdējā laikā novēroties satelītu darbības traucējumi situāciju nepadara vienkāršāku. Notiekošais jāuzrauga visu laiku un jābūt gataviem iejaukties, lai novērstu potenciālus negadījumus. Viss kļūst arvien neprognozējamāks. Mainīgā drošības vide un kaimiņu valsts Krievijas hibrīda operācijas ir kas tāds, kas kļuvis par robežsardzes un krasta apsardzes ikdienu. Kā piekrastes valsts mēs parasti neiejaucamies, ja runa ir par starptautiskajiem ūdeņiem. Mūsu uzdevums ir būt gataviem. Mūsu juridisko uzdevumu kontekstā veikt robežu uzraudzību, aizsargāt teritoriālo integritāti, būt gataviem jūras vides piesārņojuma reaģēšanas darbībām. Mēs neapturam kuģus. Protams, mēs ar tiem sazināmies, mēs tiem pastāvīgi sekojam, izmantojam radarus, kameras, mūsu patruļus. Jāsargā gan ne tikai jūra, bet arī debesis. Tajās arvien biežāk novēroti aizdomīgi droni, kas mēdz paralizēt lidostu darbību visā Eiropā. Arī šajā gadījumā runa ir par Krievijas radītajiem hibrīda draudiem. Pielāgojoties šiem draudiem, Eiropas Savienība plāno tā dēvētā dronu mūra izveidi. Helsinku pievārtē atrodas uzņēmums, kas varētu būt nozīmīgs spēlētājs šo tehnoloģiju attīstībā. Šeit ražo ierīces, kas dronus uztver, slāpē to signālus, kā arī tos notriec. Mēs paši būvējam visus mērķus, ar kuriem strādājam. Piemēram, šis ir optiskās šķiedras drons. Mums tie jābūvē, lai varam iemācīties tos atklāt un uzveikt. Izgatavojam dažāda veida pārtvērējus, piemēram, šo un šo. Un testējam un testējam. Dronu klātbūtni var fiksēt dažādi. Izveidota sava veida bibliotēka, kurā saglabāti dati par dažādu veidu dronu frekvencēm. Tas ļauj ātri un efektīvi saprast, kas ir tas, kas lido. Grūtāk fiksējami ir optiskās šķiedras droni, kas kā zirnekļu tīkli izraibinājuši Ukrainas pļavas un mežus. Tuvākajā laikā SensoFusion laidīs tirgu īpašu kameru, ar kuras palīdzību var fiksēt dronu kustību debesīs. Ar šādu kameru analizējot gaismas signālus, dronu kaujas laikā iespējams atrast pat 2 kilometru attālumā. Pretdronu tehnoloģija nav kāda viena tehnoloģija. Tā ir vairāku ļoti atšķirīgu tehnoloģiju kombinācija, kas tiek izmantotas vienam mērķim. Mēs cenšamies nodrošināt pastāvīgu izpēti dažādās jomās, kuras, mūsuprāt, ir izmantojamas pret dronu mērķiem. SensoFusion ražotie dronu uztvērēji un slāpētāji jau tiek izmantoti arī frontē Ukrainā. Kādā apmērā to uzņēmums neatklāja.
Paula Koškina, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Helsinkiem, Somijā.